Sveiciens visiem! Nu, lūk, šodien mēs esam kopā ar mūsu kolēģi Jānu Zeni un parunāsim par tādu interesantu lietu kā Latvijas medicīnas sistēma, kurā Jānis ir ļoti iedziļinājies. Nu, lūk, un tad, Jāni, ko tu domā par Latvijas medicīnas sistēmu? Ja, ir Latvijas veselības sistēma un medicīna, kāda viņa ir, un parunāt nedaudz, kādi ir viņas mērķi, kāda viņa bijusi pēdējos gadus, un vai mēs drīkstam šai sistēmai uzticēties. Uzticēties tik daudz, ka mēs atļaujam un uzticam viņiem savu veselību, dzīvību, savu bērnu dzīvību, mazbērnu dzīvību, ja? Un vienkārši nekritiski pieņemam visu, kas mums tiek stāstīts, gan par šo mazo bērniņu un par šo difteriju un nāves gadienu un nevakcināciju, gan tas, kas mums tiek stāstīts par vakcināciju, jo mums nesen atpakaļ bija Covid, ja? Un kamēr mēs netiksim skaidrībā, kas tā ir pa sistēmu, ja, mums būtu ļoti grūti atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, cik droši mēs varam justies šodien. Šodien, kad mēs redzam to, kas notika Covid laikā. Nu, Covid laikā, kā mēs zinām, ārsti publiski teica visiem, kad vajag iet vakcinēties tūlīt pat, ja, bet paši ļoti bieži to nedarīja. Un atsevišķi ar viņu runājot privāti, viņš teica, nu nē, nekādā gadījumā to nevajag darīt. Protams, ne visi daļa. Nu redzi, tās ir atkal detaļas, ja, īstenībā detaļas, ja, kas raksturo to, pirmkārtām tā kā jautājums, kāpēc ārsti tā uzvedās, ja, kāpēc viņi vispār uzvedās tā, kā uzvedās Covid laikā. Nu, pagaidēs uzreiz atbildēšu, tāpēc, ka viņi pretējā gadījumā zaudēs savu darbu visticamāk, jo te mums piemērs ar doktoru Medini, kā notiek, lūk, cilvēks parunā pretīm, un lūk, rezultāts. Edgar, bet tu skrien vezumam pa priekšu. Ja, tu šobrīd skrien pārāk ātri, tāpēc, ka mums vajadzētu lēnām iedziļināties, ja, pakāpeniski, ja, šajos procesos, ja, lai mēs saprastu, ja, kādi tad mērķi šai sistēmai, ja, patiesie mērķi, kas šo sistēmu patiesībā vada, cik ilgi vada, un kādi mērķi tiem, kas šo sistēmu vada. Ja. Un tad mēs arī sapratīsim, kādā veidā viņi izveidot Latvijā, ja, cik daudz mēs viņai varam uzticēties, kas par fenomenu ir doktors Edgars Mednis, ja, vai arī Marina Karnatovska, ja, kas savulaik tika tiesāta par to, ka iznāca ar atklāsmi, ja, ko dara Latvijas ārsti. Un te bišķiņi es gribētu apstāties uz vienu jautājumu, ko es publiski saņemu, cik ilgi mēs varam drillēt šo vienu tematu par Covid. Ja. Un es teikšu tā, ka tas būs tik ilgi, kamēr mēs novērtēsim publiski, ja, izvērtēsim un dosim novērtējumu šim noziegumam, un es viņu atkārtošu precīzi, šim noziegumam pret cilvēci un pret Latvijas tautu, jo to savādāk nevar saukt. Un es to tālāk arī pievedīšu piemērus un paskaidrošu, kāpēc, jo šie vārdi, ka šī sistēma ir noziedzīga, nesaka tikai es. Ja? Un tad, kad vainīgie tiks saukti pie atbildības, jo tas, ko viņi ir pastrādājuši, ir milzīgs noziegums, ko mēs šodien redzam. Nu, tā būtībā ir tautas nodevība. Tā nav vienkārši nodevība. Nodevība cilvēki viņi dēļ gājuši bojā, tauta. Tā nav nodevība, bet noziegums pret tautu, kur ļoti daudz no šajā procesā ir gājuši bojā, tieši, netieši no vakcinācijas, no daudzām citām lietām, un kļuvuši invalīdi. Ja? Es viņus esmu redzējis, es viņiem esmu ticies. Tas ir šausmīgs skats, un viņi ir pilnīgi bezpalīdzīgi šobrīd veselības sistēmas priekšā, jo veselības sistēma cenšas sevi un medicīnu pasargāt no šiem noziegumiem, lai viņiem nebūtu jāatbild, un līdz ar to šiem cilvēkiem nav nekādas cerības saņemt palīdzību, ja, kādā veidā vispār uzturēt sev pie dzīvības, jo tas šodien izmaksā ļoti dārgi, pie kompensācijām valsts solītajām viņi netiek. Ja? Bet es negribētu atkal turpināt skriet ātrāk pa priekšu. Ja? Es gribētu bišķiņ tā arī nedaudz tādā ar humoriņu tā tālāk pieturēties pie mūsu šīs diskusijas. Ja? Jo sāksim ar to, kāds tad ir galvenais mērķis medicīnai un veselības sistēmai. Tu varētu nosaukt vienā vārdā. Ne, nu kā. Normāli mērķis ir palīdzēt cilvēkiem. Pagaidi, es tev uzdodu jautājumu, vai tu vari pateikt, kāds ir šodienas, zinot to visu, ko mēs redzam, kas ir noticis, kāds ir Latvijas medicīnas un veselības sistēmas galvenais mērķis? Nu, esošās sistēmas mērķis droši vien būtu turēt cilvēkus grožos. Nauda.
Nē, no tas ir turēt cilvēkus grožos. Bet mērķis jau būtu tāds, ka viņiem patiesībā būtu jāpalīdz cilvēkiem, jo ārstu vienīgais uzdevums palīdzēt. Nerunāsim par to, kas ir Hipokrata zvēres un kas ir ārstam jādara. Es runāju ne par ārstu šodien. Es nerunāju par ārstiem, kas ir beiguši augstskolu, kas ir aizgājuši turien mācīties, lai glābtu cilvēku dzīvības. Ja? Es šodien runāju par sistēmas, par medicīnas veselības sistēmas mērķiem. Un tā ir tikai un vienīgi nauda. Jau 100 un vairāk gadus ir nauda. Ja? Es varētu sākt visu to mūsu diskusiju par naudu no vienas citāta, ko es pats, kad nodarbojos šajā jomā, fizioterapijā, kad bija vēl kooperatīva laika, dabūju dzirdēt no šodien vēl populārā ārsta viena. Es nesaukšu viņu uzvārdu. Ja? Un toreiz man bija atbilde tāda: Jāni, tavs uzdevums nav izārstēt cilvēku, ar kuru tu strādā. Tavs uzdevums ir sniegt viņam pakalpojumu un saņemt no viņa naudu. Jo tu neesi vienīgais, pie kā viņš ir griezies un pie kā viņš griezīsies pēc palīdzības nākotnē. To man pateica ārsts. Un visu, ko es redzēju tādā sistēmā, tā arī bija. Es strādāju 90. gadu sākumā. Ja? Tālāk es tikai pārgāju uz lauksaimniecību. Ja? Un 90. gadu sākumā es strādāju Gaļasarā, Rīgas 7. kliniskajā slimnīcā, fizioterapijas nodaļā. Un nejauši man trāpījās nokļūt ārstu konferencē, kur galvenais ārsts sniedz ziņojumu, gada pārskatu par to, kā es strādāju kliniskā slimnīcā. Ja? Kovaļčuks, ja nemaldos, bija toreiz galvenais ārsts. Jā. Un cipars, ko viņš pateica, šokēja mani. 85% pacientu, kas tiek uzņemti Gaļasarā, kādi ir ienākuši, tādi tiek izrakstīti. Un tādā laikā tur bija fizioterapijas nodaļā viena vadītāja, kura Kasvanda tāda, ja, sauc uzvārds viņa, peldēšanas trenerei vienai slavenai māte, ja. Viņa gribēja ieviest sistēmu, kur katrs ārsts atbild par savu pacientu. Pilnībā. Tad viņu ārstu uzdevums ir sakārtot veselību un pašam lemt, kādas procedūras apmeklēt un ko darīt. Bet nē, tā sistēma nav sakārtot vēl šodien. Bet tā, tad tu gribi uzskatīt, ka visus šos 30 gadus jau faktiski medicīnas sistēma īsti tas pacients interesē tikai no viņa noslaukt naudu. Jā, tādā laikā, teiksim, pacientiem nauda nebija jāmaksā, ja, par to visu maksāja valsts, ja. Bet, kā padomu laikos, 92. pēc padomu laika. Tas jau ir pēc, bet vēl tāda inercīta gāja. Ja? Bet tagad mēs zinām, par visu jāmaksā nauda. Un tas trakākais ir tas, kad mums ir konstitūcijā, satversmē noteikts, ja, bezmaksas medicīna, kas ir jābūt pieejamam cilvēkam. Ja? Viņi it kā eksistē, bet viņi eksistē ļoti nosacīti, tāpēc, ka es viņu saukšu šobrīd tomēr par noziedzīgo sistēmu, ja, veselības, ja? Viņi ir radījusi tādu situāciju, ka vienkārši cilvēkiem nav pieejami šiem bezmaksas pakalpojumi. Viņi panākusi tik garas rindas, un arī pateicoties šim Covid afērai, ja, ka cilvēki vienkārši vēlēsies nostāvēt šajā rindā līdz galam un saņemt pakalpojumu, viņi jau būs miruši. Ja. Un nevelti tur Jarānam bija tāds humors vienā šovā, ja, kur viņš saka, dakterīt, viņš saka, cik man ilgi jāgaida? Viņš saka, 1,5 gada, bet tad, ja es būšu nomiris, tad mēs jūs iesvītrosim no rindas un nodosim to rindu kādam citam. Ja. Tad lūk, būtībā humors, ja? Bet tā ir skaudra patiesība. Ja? Bet labi, bet kā tu reiķini, ir taču ļoti daudz arī godprātīgi ārsti, kas strādā. Mēs vēlreiz runājām, ja? Mēs šobrīd nerunājam par atsevišķu ārstu goduprātu, kur mēs esam cilvēki, ja? Un mēs liela daļa grib padarīt savu darbu godīgi. Ja? Bet šie ārsti strādā sistēmā noziedzīgā. Un šī noziedzīgā sistēma ir būvēta uz tādiem pamatiem, ja? Bet te mums jāatgriežas atpakaļ īstenībā pie tā, kas vada šo sistēmu, ja mēs gribam. Jo, ja mēs runājam par naudu, ja, tad vēl te, teiksim, ir gan humors, gan reāls piemērs, ja, ka teiksim, Žīts, ja, viņam ir sava klīnika, viņam ir bērni, un vecākais dēls, ja, arī pabeidzis mediķis, un viņš saka, tēvs, es gribu vadīt tavu klīniku, tu jau esi vecs, ej pensijā. Un tēvs ar prieku nodod savu biznesu dēlam, vecākajam. Un pēc 3 dienām vai 5 dēls atnāk un saka, tēvs, es nesaprotu. Viņš saka, es 5 dienās esmu visus tavus pacientus izārstējis.
Ko tu darīji visus šos gadus? Tu nemācēji ārstēt? Un tev saķer galvu un saka, ārprāts dēls, ko tu izdarīji? Profesiju tu apgūvi, bet tu esi muļķis. Tev vēl māsas un brāļi, kas ir jāizskolo, kas ir jāizaudzina. Pa kādiem līdzekļiem mēs to tagad darīsim? Tie bija bagāti klienti, kas varēja mums gadiem maksāt. Mēs viņus uzturējām tādā formā, lai varam maksāt. Un te stāsts arī reāls no dzīves 90. gados, kad sāka brukt Padomju Savienība, daudz padomju ārsti izcili devās uz ārzemēm strādāt. Ja? Un viņi gribēja pierādīt, ka viņi ir izcili ārsti, un viņi sāka atlaist no klīniskajām slimnīcām. Par ko? Par to, ka viņi pierādīja, viņi izārstēja šos cilvēkus. Un tāds ir šis kapitālisms. Tagad pieķersimies nedaudz... Bet ko tad darīt tam ārstam, kurš tiešām ir godprātīgs, grib veikt savu darbu un ārstēt cilvēkus? Tad jau sadāk, ka viņš šai sistēmā tā sistēma viņam neļauj to darīt. Jā, diemžēl, un es pateikšu kā un kāpēc. Tad mēs atgriežamies pie tā, kas vada šo sistēmu, jo tas ir ļoti būtiski. Ja? Būtiski pie veselas virknes jautājumu. Ja? Tad, ja mēs paskatāmies, tad kopš pagājušā gadsimta sākuma, ja, veselības sistēmu vada farmakoloģiskās kompānijas. Būtībā tās korporācijas un tie biznesmeņi naftas, ja, kas izveidoja, varētu teikt, tā sintētisko medicīnu. Tanī laikā bija lūzuma punkts, pagājušā gada 30. 50. gadi, ja, kad visa tradicionālā medicīna, kas bija iepriekš, gadiem simtiem, ja, un ko mēs tagad īsti nezinām un sākam jau noliegt, ja, tika iznīcināta. Izmainīta visa izglītības sistēma, un tas, kas tagad ir mācīts, ja, ir mācīts, tā teikt, pēc jauniem kanoniem, un to, ko šie mediķi grib iet un palīdzēt cilvēkiem, īstenībā ļoti jāizvērtē, vai viņi palīdz, vai viņi tomēr grauj. Jo, tā kā mēs pienāksim pie rezultātiem, pagaidīsim pie rezultātiem, ja, kādas mēs šobrīd redzam, ja, veselības jomā, tad man ir ļoti liels šaubas, cik kompetenta ir šodienas medicīnas sistēma, šodienas ārstniecība, izņemot ķirurģiju. Ja. Tur viss kā ir kārtībā, ja, tā ir augusi, sporta medicīna, tā ir augusi, ja, bet šī parastā tradicionālā medicīna. Ja. No tradicionāli, ka mēs zinām, parasti cilvēks, kurš aiziet pie ārsta, viņam izraksta veselu rindu ar visādām tabletēm, ko viņam vajag dzert, ja, kurš, protams, viņš pats viņam nav nejausmas, kas tur vispār ir iekšā, kas ir tas, ko viņš dzer. Jā, bet līdz tam mēs vēl nokļūsim. Ja. Bet tagad mēs runājam par to, kas vada. Ja? Jo mums bieži vien liekas, ka mēs paši kaut ko darām. Ja? Mēs esam demokrātiska, suverēna, neatkarīga valsts. Bet kas vada Latvijas medicīnu? Jā, un tad mēs paskatāmies, ja, ka tas ir viss, kas tiek vadīts no ārpuses. Ja? Tas ir šīs pašas farmakoloģiskās kompānijas, ja? Kas piegādā visu izglītības sistēmu, stāsta par saviem produktiem, stāsta, kā jārastē un tā tālāk un to projām. Tā ir noziedzīga organizācija, Pasaules veselības organizācija, kas pārstāv visas šīs iestādes, ja, tātad, kas uzspiež citu valstu veselības sistēmām, ja, un daudzas valsts, un tā ir politika atkal, ja, tātad kopā tiek risināta politika, ja, kuras pavadā iet medicīnas sistēma. Labi, Pasaules veselības organizācija ar veselību, man liekas, nav nekāds, vienīgi tas ir nosaukums, kas saist vairāk nekās. Bet iedomājamies, kāda tur ir vara, ja? Un lai mani vārdi nebūtu pilnīgi tukši, ja? Par to, ka tās ir noziedzīgas organizācijas, ja? Mēs zinām, ka bija Covid, ja? Mēs visi to zinām, vēl atceramies, ja? Vai viņš bija vai nebija, bet mums stāstīja, ka jā, bet nemēģināsim, teiksim, iet dziļi iekšā tādās niansēs, ja? Bet pats interesantākais tā, kad medicīnai vai mediķiem, nezinu, kāpēc ir ļoti īsa atmiņa. Un arī sabiedrībai ir ļoti īsa atmiņa, ja? Jo 2009. un 10. gadā bija pilnīgi identiska afēra. Ja? Un es varu droši pateikt, ka tā ir afēra un ka tas bija noziegums. Tā bija cūku gripa, kas medicīnas valodā saucās H1N1 vīrus, ja? Kas tika atklāts, ka tā ir afēra. To atklāja žurnālisti, izpētīja, pasniedza pasaulē. Arī mūsu Arnis Kraus, ja nemaldo žurnālists, ja, uzstājās 10. gadā televīzijā un stāstīja par to. Eiropas padome un Eiropas komisija izpētīja rūpīgi šo noziegumu. Ja? Deva savu atzinumu, rekomendācijas, ieteikumus, rezolūciju. Tur visu var ieiet un izlasīt. Tad, kad sākās Covid, mēs teicām, izlasiet. Jūs sakat, mēs neticam, ka šādu epidēmiju un šādu afēru var norganizēt tādā līmenī.
9. 10. gadā varēja, kāpēc mēs neticam? Un tas interesantākais ir tas, ka, lūk, šīs rezolūcijas arī pasaka, ka Pasaules veselības organizācija veida šo noziedzīgo rīcību sadarbībā ar farmakoloģiskām kompānijām un atsevišķu valstu valdībām. Un mērķis tā bija kāds? Pielietot eksperimentālas vakcīnas, eksperimentālas manipulācijas, to pašu gēnu inženieriju, arī tanī laikā jau 9. 10. gadā, kas nodarīja iedzīvotājiem ļoti lielu kaitējumu un budžetiem milzīgas zaudējumus miljardu apmērā. Ko mēs tagad dzirdam? Ulsuna pret Eiropas padomes vadītāju Ursulu von der Leyen ir ierosināta krimināllieta par kukuļošanu un citām izdarībām Pfizer vakcīnu iepirkšanā, tam tērējot desmitiem vai vairāk miljardus vai simtiem pat miljardus eiro pilnīgi nevajadzīgām vakcīnām, ka tas ir korupcijas darījums, korupcijas, un mēs visi tad pārējās valdības pakļāvās un piesedza šo korupcijas darbību. Un arī šodien piesedz. Varbūt tāpēc bija tik asa cīņa par iekļūšanu Eiropas parlamentā, lai turpinātu piesekt šo korupciju un turpinātu zakt tālāk. Vai tad mēs neredzam, kas iekļuva Eiropas parlamentā? Lielākie zagļi. Kas ir kols? Lielākais zaglis, kā izrādās. 3 miljoni nozaga kopā ar Gerhardu zemkopības ministrijai. Bet man tad Jāna jautājums, ja mēs ar tevi šo visu saprotam, tad kā tu domā, kāpēc slimnīcu galvenie vadošie ārsti, lielie oficiāli ārsti, kas ko tu visi, kāpēc viņi to nesaprot? Un jautājums, vai viņi to nesaprot? Ja viņi paši to ļoti labi saprot, tikai viņš šo informāciju nevar pateikt, diemžēl. Mēs tūlīt tam pieķersimies, ja? Pieķersimies klāt, jo redz, tad pirmais jautājums tāds, tad precedents mums bija, ja? Un tagad jautājums tāds. Bija precedents, bet vai tas bija, teiksim, tāds mērķis uzreiz visu izdarīt, vai tas bija kā mēģinājums? Un es uzskatu, ka tas bija mēģinājums. Tika izvērtēti visi riski, lai šo pašu akciju turpinātu tālāk, lūk, Covid-19 laikā, noņemot iepriekš jau paredzamos riskus. Un kādi šie riski bija? Mēdīji, kuriem bija diezgan liela suverenitāte un iespēja veikt žurnālistikas pētījumus, ja, un nonākt līdz šādiem secinājumiem un pacelt augšā tiesību sargojošās iestāžu līmenī un Eiropas parlamenta komisijas, ja, un padomas līmenī, ja, šo noziegumu un izmeklēt. Šodien mēs to nevarējām izdarīt, tāpēc, ka mēdīja tika iegrožoti, uzlikti apauši, iemaukti, ja, un viņi skatījās tikai vienā virzienā, vēl vairāk. Tika izveidoti tādas, kas viņi skaitās kā reček, ja, kompānijas, ja, kuru mērķis bija noslāpēt visu to, kas nāktu ārā ar patiesības atklāsmēm. Tika slēpts viss zinātnieku pateiktais zinātnes, mums teica, uzticies zinātnē, bet patiesībā tur apakšā nebija nekāda zinātnes, jo, ja paskriet uz priekšu, mēs paskatāmies Jūlijs Čepaņenko, kad uzvarēja Satversmes tiesā, un tur uzstājās Juris Perevoščikovs, ja, slimības profilaks kontrolas centra vadītājs, ja, tad, kad viņam palūdza uzrādīt kaut vienu zinātnisku pierādījumu, tādu izrādās nebija. Viss bija tikai pieņēmumu, viņa pieņēmuma līmenī, tātad visa valsts tika vadīta pieņēmuma līmenī. Tātad tālāk mēs parunāsim par korupciju un vēl kaut ko, ja? Tātad Perevoščikovs, Zavadska un Dumpis mums meloja, un es to varu pierādīt. Tāpēc, ka patiesību sakot, kaut kur viņi nemeloja, un kaut kur mēs redzam, ka viņi runāja patiesību, tikai šī patiesība tika slēpta, viņi tika apslēpta dokumentos, papīros, atbildēs, bet publiski viņi meloja. Un valdība pieņēma lēmumus balstītus uz meliem. Un arī ārsti pieņēma lēmumus balstītus uz meliem. Un arī klīnikas, bet, lai tie, kas šajā afērā piedalītos, ja, lai viņi būtu atalgoti, šī sistēma samaksāja milzīgu naudu, lielus miljonus, lai ārsti melotu. Jo mēs paskatāmies, es negribu bišķiņ aizskriet. Ārsts, kurš nodod savu pacientu, tāpēc, ka viņam par to maksā naudu, vai kurš tāpēc, ka viņam par to maksā naudu, ir gatavs riskēt ar cilvēku dzīvību, ja? Vai viņi pat ar kaut kādu eksperimentālu vakcīnu sakropļot. Nu tad kas ir šis vairs par ārstu? Pagad, tāpēc es runāju, ja? Lai mēs nonāktu
vispārībā pie tā, cik droši ir vakcinācija un vispārējais, visas manipulācijas, kas ar mums tiek darīts, kādās rokās mēs esam uzticējuši savu veselību un dzīvību. Ja? Tāpēc jau mēs arī tagad runājam par to, vai varam mēs uzticēties šai sistēmai. Tagad nerunāsim par ārstu, ja? Bet runāsim par sistēmu, kas noved uz ārstu līdz tādai situācijai. Ja? Jo, ja mēs tagad atgriežamies atpakaļ, ja, pie tās diskusijas sākuma, tad mēs redzam, ja, ka tika izdarīts viss iespējamais, lai nepieļautu iepriekšējās kļūdas un šo afēru varētu nodvedīt. Jo, ja mēs redzam, teiksim, un izanalizējam visu Covid, teiksim, šo procesu, to sākumu, ja, un visas tās darbības, mēs redzam absolūtas neatbilstības, ja, visās jomās. Ja. Jo pirmais, tad, ja mēs skatāmies, teiksim, no virusoloģijas viedokļa, vīrus sākumā ir visbīstamākais, un pēc tam viņš sāk palikt ar vien nebīstamāks un nebīstamāks. Ja? Mums bija otrādi. Mums pēc gada, kad parādījās vakcīnas, pēkšņi bija uzliesmojums saslimstības, mirstības un tā tālāk. Kāpēc? Kāpēc mēs, kā Latvija, bijām 7 reizes mums bija lielāka mirstība no Covid nekā vidēji Eiropā? Kāpēc? Tāpēc, ka par to tika maksāta nauda. Ja tu atceries, ka bija arī tāds brīdis, kad pa televīzija rādīja visās kaut kur tur masu kapi, ja, ko tur roki, ja, ar buldozeriem, ja. Arī Covid laikā sākumā to rādīja, ka viss ir šausmīgi. Gala rezultātā kāpēc izrādījās, ka kur šo kapus pēc tam nevar atrast, ka viņi vienkārši nav. Nu, kā dr. Sapinis teica, ir 2 veidi, ir placebo efekts un ir nocebo efekts. Ja? Placebo, ka tev iedod, teiksim, kaut kādu krīta tabletīti un saka, nu, viņi tev izārstēs no visa, ja? Un cilvēks tic un izārstējās. Un otrs viņam saka, tu mirsi, ja? Un es redzēju tās bailes, ja? Ja mēs runājam par bailēm, es to vienkārši teiksim tā, man ienāca prātā šo braucot, ja, viena tāda veca padomju laika filma, ja, saucās viņa Evai gribas gulēt. Līdz šeit atceros. Un tur bija tāds sižets, ja, kur pusnaktī, ja, cilvēks staigā, teiksim, pa vecpilsētu, ja, un tad no stūra iznāk tās puišels un saka, onkuli, nopērc ķieģeli par 1 rubli. Un onkulis pērk. Kāpēc? Tas ķieģelis maksā varbūt kapeiku. Viņš dabūs ķieģeli par galvu. Jo viņš ir nobijies, viņam ir bailes, viņš nesaprot, kas te notiek. Ja? Un lūk, un cilvēki no bailēm dara visbriesmīgākās lietas. Ja? Un lai cilvēki nonāktu panikā un sāktu darīt muļķības, viņi vispirms ir jāiebiedē. Un mēs redzam to visās jomās. Aizsardzības jomā mēs to redzam, veselības jomā visur mēs redzam. Mums vispirms biedē, un pēc tam zog naudu no budžeta. Atkal nauda. Visur, kur mēs tikai nepaskatīsimies, kam nepieķersimies klāt, pa šiem 30 gadiem nekas nav izdarīts, ir tikai nozagts, un visi laiku visi ir tikai biedēti. Lai nebūtu tā, lai neatgrieztos tas, lai neiebruktu tas, lai neuzbruktu tas, lai nenomirtu no šitā, nenomirtu tā. Tātad pamatā ir bailes, nauda un bailes. Lai naudu iegūtu, sabiedrība tiek baidīta. Un visās jomās, un ja mēs skatāmies, teiksim, ASV, ja, lūk ir gripa, kad sākās Covid. Lūk ir gripa, pa gripas slimniekiem ārsts saņem tādu un tādu naudu, kapeikas. Covid, tur bija 1000 reizes lielāks piemaksas, vai 100 reizes. Noras tagad samelot, ja, bija. To pašu visu sistēmu ievies arī Latvijā. Bet labi, ja mēs runājam par sistēmu, bet kā teiksim, tavā skatījumā šajā lietā loma ir valsts veselības inspekcijai? Paga. Mēs bišķiņ paiesim uz priekšu, tāpēc, ka šobrīd mēs runājam par ārējo ietekmi, mēs runājam par to, ko mēs redzējām 9. un 10. gadā, lai cilvēki neaizmirstu, ja? Un lai viņi paši ieiet un pasītos, ka viss tā pati sistēma tika pārnest uz Covid laiku, un tas nav nobeigums. Tāpēc, ka neizdevās, arī Covid neizdevās. Un Covidā tika pieļauta viena kļūda, neizdevās vakcinācijas aptvere, lai kā to gribētu. Tāpēc, ka visa darbība, kas tika veikta pasaulē un Latvijā, bija veikta tikai viena mērķa dēļ, lai cilvēks piespiestu vakcinēties. Viņam radīja bailes, pierakstīja saslimušos, mirstību pierakstīja, tāpēc 7-kārti lielāka mirstība. Par to maksāja naudu. Tur milzīgi līdzekļi tika iztērēti, slimnīcas tika korumpētas, viņiem deva miljonus. Pa 66 000 varēja nopirkt gultas un nozagt naudu. Būvniecība, ko mēs tagad redzam Stradiņu universitātē, kur nomainījās valdu un padomi, ja? Kur nezināmos virzienos aizgājuši miljoni. Eiropas prokuratūrai vajadzētu visus šos gadījums izmeklēt, tāpēc, ka tā ir Eiropas budžeta nauda. Bet ja von der Leyen var nozagt
10 miljardu, tad mēs iedomājamies, kas te ir par tiem sīkumiem. Ja? Bet tā bija viskorumpētākā sistēma, tika uzpirkta ārsti, un ārsti tika iebiedēti. Un kādā veidā ārsti var iebiedēt? Man tev jautājums, kādā veidā ārsti var iebiedēt? Iebiedēt var vienkārši viņam pasakot, ka pretējā gadījumā anulēs viņa certifikātu, un līdz ar to viņam viss beigsies. Pilnīgi pareizi, ja? Un lūk, šī korumpētā certifikācijas un inspekcijas sistēma, tā arī ir instruments, kādā veidā kontrolēt, lai medicīna, Latvijas un mediķi neizietu no noteiktiem rāmjiem, ja? Un nesāktos nekādas nopietnas diskusijas ne pa vienu tematu. Tāpēc, ka viņiem visiem ir jāapkalpo šī farma kompānija, šī farma viņiem jāapkalpo. Nekādas kritikas, neviens neko nedomā. Un tie, kas sāk domāt, tie kļūst sistēmai bīstami. Un tieši tāpatās arī bija Covid laikā. Bija taču mediķi, kas atteicās vakcinēties, atlaida no darba. Bija taču, ģimenes ārstu, ja? Kā viņi skatās, ģimenes ārstu kantori, nosauksim kantori, ja? 5 ģimenes ārsti atteicās paši vakcinēties un vakcinēt cilvēkus. Atņēma certifikātus un visas licences. Ko mēs dzirdam par doktoru Edgaru Medni? Ja? Atņemt viņam certifikātus un licenci. Bet vai viņam ir kādi pārkāpumi medicīnas jomā? Viņš ir viens no labākiem ārstiem. Nekad nav dzirdēts par pārkāpumiem. Ja? Bet lūk, šīs biedrības, ja, visas ārstu, ja, asociācijas, viņas jau nav priekš tam izveidotas, lai palīdzētu saviem biedriem. Viņas ir represīvi orgāni. Viņas ir tās, kurām jāiznāk ārā ar lozungiem, nolinčosim savādāk domājošos, jo tur visus biedrības vada politiski ielikteņi, lai kādi būtu. Covid laikā es abām ģimenes ārstu biedrībām nosūtīju vēstules ar jautājumiem. Neviena pat neatbildēja. Ja? Es nosūtīju virkni jautājumu visām inspekcijām, visām iestādēm veselības, saņēmu atbildes, bet atrakstīšanos. Un tad es izdomāju metodi. Un tā metode nostrādāja. Es visus jautājumus rakstīju un atdevu Saeimas deputātiem. Un tajā sasaukumā bija Ivars Zariņš, ja? Un vēl bija deputāti no Saskaņas, ja? Un atvainojos, Saskaņa bija vienīgā, kura taisīja deputātu pieprasījumus un saņēma atbildes. Un pats interesantākais ir tas, ka šīs atbildes bija godīgas. Jā, bija jautājums, kuriem viņi nevarēja atbildēt, ja? Vai negribēja, tad viņi arī neatbildēja. Bet, ja atbildēja, atbildes bija godīgas. Un jau šīs atbildes parādīja, ka nestrādā ne maskas, ne vakcīnas, ne distancēšanās, ka nekas netiek apturēts, ka vīruss izplatīsies, mirstība no vakcīnām, saslim, un visu parādīja šīs atbildes. Tad, kad es šīs atbildes rādīju mediķiem, ja, man bija pārsteigums, ka viņi neticēja oficiālam dokumentam. Viņi domāja, ka es esmu to noviltojis. Bet tā kā es teicu, atvaino, lūk, šeit ir numurs, šeit ir Pauļuta paraksts, un zem šāda numuru tu Saeimas mājas lapā, ja, sadaļā atbildes uz deputātu pieprasījumiem, vari atrast viņas iereģistrētas un izlasīt tur. Tev nav jārasa viņas izkopētas, ja, kā man atsūtīja, ja, bet tu vari izlasīt viņas tur. Un viņi teica, mums neinteresē. Tāpēc, ka mums sanāksmēs stāsta pilnīgi ko citu. Un kāpēc viņiem varēja stāstīt citu? Kāpēc tautai varēja stāstīt citu? Tāpēc, ka Saeimas deputātu pieprasījumu, ja tu atbildēsi un samelos, draud krimināla atbildība. Ar mums var melot, krimināla atbildība nedraud. Bet tad redz jautājums, labi, tauta viena lieta, bet tas nozīmē, ka šie ārsti paši neaizdomājās, nesaskatīja likuma sakarības jau. Neredzēja, ka tā ir afēra. Viņi gribēja pazaudēt savu praksi, savu licenci. Bet tu te ir viena mēs tagad neuzdosim viņiem jautājumu. Ja? Nē, bet tā ir viena lieta, ka tie, kur labi baidījās pazaudēt praksi, ja es zinu, ka tiešām cienījām ārsti, ja, kur oficiāli teica, ka vajag vakcinēties, bet faktiski, kad viņiem klātienē runāja, teica, protams, nekādā gadījumā, ja visiem vajag teikt, lai nešpricējas. Jā, tu atkārtojies. Bet te ir jautājums par tiem ārstiem, kur tu saki, kur neticēja tev papīram, ja, ko tu tur rādīji.
Tā tad viņi arī nespēja noticēt tam, ka tā ir afēra, nekādā veidā. Iespējams, ka daļa bija tik tālu nozombēta, ka viņi arī neticēja, tāpēc, ka tomēr šī sistēma darbojās vienoti veseli. Ja, piemēram, ja es paskatos, teiksim, viens no uzpirkšanas veidiem, tie bija tie 6 miljoni piešķirti universitātēm, kliniskajām un profesoriem pētnieciskajiem darbiem. Tur mēs zinām, bija pat viens skandāls par to. Viens darbs tur bija tāds galīgi garām, kur bija kaut kādas receptes aprakstīts, bet būtībā tur bija ļoti interesanti darbi, kur slavena. Un tas pats Uga Dumpis tur bija arī piedalījies un strādājis. Un tur viņš rakstīja pilnīgi patiesību. Ka vakcīnas nav līdz galam pabeigts izmēģinājums, tas un tas un tā. Viss bija ierakstīts. Un tā, kad mēs teiksim, šo informāciju devām saviem klientiem, kuri bija snieguši prasībā tiesā pret valsti, par to, ka viņi bija arī teiksim, ietekmēti ar varu piespiesti, atlaisti no darba un tam līdzīgi. Kā teikt, tiesa pat neņēma pretī, ka lūk, šādi materiāli šādi ir. Visu laiku tikai bija viens atsaucis ministru kabinets, kā copy-paste. Bet tas ir atsevišķs stāsts. Bet redz, te bišķiņā, teiksim, mēs parunājām šobrīd par šiem certifikātiem un tiem, kas šos certifikātus iedod un atņem. Bet te būtu jāparunā bišķiņas vēl par kaut ko. Par to, kādā veidā sistēma viltoja datus. Tad viens, teiksim, teiksim, viņas viltoja datus, maksājot par to, lai pierakstītu konkrētās, teiksim, Covid, citām slimībām, teiksim, cilvēks slimoja tur ar visādām kroniskām slimībām, viņu ārstē no šīm slimībām, bet tiek ierakstīts, ka viņš tiek ārstēts no Covid. Cilvēks nomirst, un tiek ierakstīts, ka viņš nomiris no Covid, bet īstenībā viņš no Covid nav nomiris. Ja mēs, teiksim, paskatāmies pasaules praksi, tad vācieši, piemēram, Hamburgas vai Hannoveras kliniskās universitātes slimnīcas, tur patologu anatomi pat uzstājās publiskā diskusijā un teica, atšķirībā no tā, ka aizliedza Pasaules veselības organizācija veikt autopsiju Covid mirušajiem. Viņš saka, ka mēs veicām, jo mēs ar to nodarbojamies, un mēs neatradām nevienu gadījumu, kad cilvēks būtu nomiris no Covid. Teiksim, šie Covid mirēji. Tā, kad mēs taisījām šo deputātu pieprasījumu, vai Latvijā tiek veikta autopsija, sekcija, tātad šiem cilvēkiem, kas ir nomiruši no Covid, mums atbildēja, ja cilvēks ir miris no 2, 3 un vairāk kroniskām slimībām, autopsija nav jāveic. Un tajā pašā laikā mēs redzējām teiksim, šo sarakstus, kādas kroniskās slimības bija visiem tiem, kas bija nomiruši no Covid. Un tādā veidā mēs panācām šo 7 reizes lielāko pieaugumu no mirstības. Te vēl arī tāda interesanta arī lieta, es atceros, ka bija ļoti liels Latvijā no Covid mirušo skaits, bet, kas arī interesanti, ka kopējo mirstību jau nemainījās. Kopējās mirstības skaits jau bija palielam tāds pats, kā visu laiku viņš bija bijis, viņš bija vienāds. Vienā brīdī palielinājās. Bet tas, kas palielinājās, tas ir atkal teiksim, šīs afēras, un ārstu noziegums, jo, teiksim, mēs analizējam precīzi šo situāciju, tad visi tie pasākumi un tās garās rindas, pārslogotās slimnīcas un tā tālāk, tas viss bija mākslīgi radīts. Mākslīgi radīts, lai iebiedētu, lai piespiestu cilvēkus vakcinēties. Cilvēkus, teiksim, kuri nebija vakcinēti, nepieņēma slimnīcā, viņiem netika sniegta palīdzība. Un līdz ar to šie cilvēki, mira no savām slimībām, jo nesaņēma saulaicīgu pakalpojumu. Un to mēs varam īstenībā arī paskatīties, ja mēs papētītu, cik Latvijā, teiksim, ir nepareizas diagnozes uztaisīts. Kā cilvēki tiek ārstēti teiksim, pēc nepareizas diagnozes, tad tev ārstē nepareizi. Cik cilvēki, ka palielinās mirstība no izārstējumām slimībām. Un tas viss tikai tāpēc, ka medicīnas pakalpojumi nav saulaicīgi pieejami. Un visa sistēma ir teiksim, tas arī bija secinājumos, arī pētījumos, ka tā būs. Ka pateicoties šiem ierobežojumiem, rindu garums palielināsies. Tagad viņš ir pat 1,5, 2 gadu garumā, kas ir par velti. Pa naudu to var saņemt kaut šodien. Bet cilvēkam, kuram naudas nav, kurš nevar samaksāt 2,000 par mugurkaulu vai 2,500 par mugurkaulu operāciju, par kaut kādām tur izmeklējumiem, sirds asinsvadu slimībās, tur diabētiķiem un tā tālāk. Viņi vienkārši gaida, un viņi iet bojā. Bet tagad mēs parunāsim par šo viltošanu, jo par to ir atbildīgs tieši Jurijs Perevoščikovs un viņa iestāde, SPKC, slimības profilaks un kontrolas centrs.
Man bija tāds niķis, ja, ka tādā laikā, kad es sekoju visam līdzi, katru mēnesi šos mirstības datus sev tā kā atmiņā ieliku datorā. Ja, tātad, kā tu saucās latviski nošēroju. Saglabāju, jā. Un bija interesanti tas, ka, teiksim, kad es pēc kaut kāda pusgada periodu vai gada sāku salīdzināt datus, viņi mainījās. Un tādā laikā visinteresantākais bija moments, ka pēkšņi, teiksim, oktobrī, kad tur sākās tā vakcinācija, vakcinācija jau bija aizgājusi uz priekšu, bet bija jāpanāk tā lielāka aptvere. Un es tagad paskatos, pēkšņi vienā dienā, tad bija kaut kāds oktobris, dubultā vakcinācijas aptvere pieauga. Kas pa lietu? Es tagad sāku iet metodiski atpakaļ un redzu, ka pēkšņi vienā vietā ir pilnīgas izmaiņas ieviestas. No vienā sāk palielināties nevis, teiksim, tie cipari, kas bija ielikt tur pusgadu vai vairāk atpakaļ, ja? Bet viņi ir izmainīti. Tad jau mēs redzam, ka tur, teiksim, notika krāpšanās, ja? Un tagad nesen es visu laiku sekoju līdzi, lai saprastu, teiksim, kad tad sāksies tas bums, ja, ko paredzēja slavenais epidemiologs un virusologs, Nobelprēmijas laureāts Luks Montagnier, ja, vēl citi, ja, franču, ja, virusologs, kas jau aizgājis viņa salonā, ja, ka vakcinācijas sekas būs briesmīgas. Ja. Ir jābūt kaut kādam pieaugumam. Un tas, ko mēs šobrīd neredzam no SPKC, ja, piemēram, mēs redzam, ka tiek slēpti dati par saslimstību. Jā. Vēzi mēs redzam tikai pēdējo datumu 21. gads. Tātad Covid sākās 20. gadā, bet 21. gadā beidzās dati par vēža pieaugumu. To mēs neredzam. Un pēkšņi aprīļa mēnesī es pamanīju, tur tādu grūti izrunājams, tas ir tas nosaukums, bet apmēram es pateikšu, ka no citu simptomu nezināmām, teiksim, parādībām un slimībām, ja, kur parasti bija 20 cilvēki, 30, ja, mira, ja, 400 pār 40 cilvēki. Tad pieaugums pēkšņi 20 reizes. Un es to, protams, ieliku iekšā Facebookā, es nofotografēju, salīdzināju, parādīju, kā pēc tam tas tika slēpts, ja, un gaidīju maija rezultātus, lai skatītos, vai tā tendence turpinās. Ja. Un maijā tā tendence neturpinājās, tāpēc, ka bija izlaboti jau aprīļa mēneša dati. Tur no 444 atkal kaut kā 26 vai 29, un tie visi mirušie piemesti klāt sirds asinsvadu slimībām, kas mums ir tradicionāli liela, tā ir pirmā vieta, katru mēnesi nomirst apmēram 1100, 1300 cilvēki, jā. Un tā ir ierasta praksa. Un mēs tā domājam, mēs paši esam vainīgi, ka mēs mirstam, ja? No sirds asinsvadu slimībām, tas ir mūsu nepareizais uzturs, nepareizais dzīvesveids, ja? Kā to saka dažādi profesori. Bet es jums atklāšu vienu noslēpumu. 70. gados Somi bija satraukušies par šādu līdzīgu situāciju. Un sāka pētīt, monitorēt visus šos sirds asinsvadu slimniekus, ja, no kā tas viss rodās, ja, un kas notiekās. Un viņi pēkšņi atklāja tādu būtisku faktu, ka organismā trūkst cilvēkiem selēns. Tad viņi sāk skatīties pārtikā, un pēkšņi atklājās, ka tādā pārtikā, ko viņi lieto, arī trūkst selēns. Bet tie selēns ir, teiksim, tur kāpostos, dārzeņos, citos, ja. Jā. Viņi sāka brīnīties, kāpēc dārzeņos, kur vienmēr bijis bagātība, ja, selēni, kāpēc trūkst. Viņi uztaisīja, monitorēja savas lauksaimniecības zemes un izrādās, ka tur vairs nav. Un tad viņi uztaisīja akciju, mēsloja, mērķiecīgi, pacēla selēnu līmeni augstnē, pacēla dārzeņos, cilvēku organismā, un sirds asinsvadu slimības samazinājās, un mirstība samazinājās. Tad, kad es runāju Latvijas profesoriem par šo, un viņi man to stāstīja, kad viņi bija griezušies veselības mūsu sistēmā, ministrijā, ja, teiksim, ar līdzīgiem piedāvājumiem veikt šādus pasākumus, ir tikai un vienīgi atteikums. Un tāpēc, teiksim, nonākot nedaudz līdz šim puisītim, ja, kurš it kā nav vakcinēts pret diftēriju, un tāpēc ir nomiris, ja? Un šādu ažitāžu es uzdodu jautājumu, kāpēc jūs neuztraucaties par mirstību no vēža? Kāpēc jūs neuztraucaties par mirstību no asinsvadu slimībām, par cukura diabētiem un vispār? Kāpēc jūs sacēlāt šādu ažitāžu, ja? Par šo puisīti? Un tie atkal ir tomēr stāsts, ja? Par 2009. gadu, kas bija kā pirmais piegājiens, ja, šai
noziedzīgai politikai, sauksim tā, farmas un Pasaules veselības organizācijas un dažsīšu valdība. Ja? Tad mēs redzam šo Covid, ja? Kur praktiski neviens pasākums neiztur nekādu kritiku no medicīnas, no higienas, no kādām jomām. Maskas bija domāts, lai cilvēki redzētu, ka kaut kas briesmīgs, jo tur var veseli epopeju stāstīt, ja? Tika melots par maskām, tika melots par distancēšanos, par visu melots, absolūti visu. Cilvēkus atlaida no darba 64,000, ja? Tāpēc, ka viņi nevakcinējās. Laikā, kad slimoja visvairāk vakcinētie. Tāpēc, ka iestādēs visi, kas bija vakcinēti, slimoja. Ja? Tad tas bija mērķis piespiest ar varu vakcinēties. Un tad, ja mērķis ir piespiest vakcinēties, kāpēc man jāuzticās šādai veselības sistēmai un medicīnai? Ja? Un tagad, teiksim, ja mēs runājam tālāk, ja, par šo mazo puisīti un to nevakcinēšanos, ja? Tad vienkārši, ja tā runā, šī sistēma bija ļoti priecīga, ka kaut kas tāds notika, jo to vienkārši varēja izmantot. Tas bija ļoti izdevīgs gadījums. Tas nebija vienkārši gadījums, jā, tas iespējams pat radīts gadījums, ja? Jo mēs nevaram noliekt neko. Ja? Jo mēs zinām, es jau stāstīju par to, ka lūk ir šī nepareizā diagnostika, tiek veikta nepareizā ārstēšana, viss, ja? Bet mēs zinām, ka vakcinācija bija galvenais. Covid laikā vakcinācija. Un šobrīd, teiksim, tādā laikā, kad iet Ursulas Fonderlainas skandāls par šiem miljardiem iztērētajiem nevajadzīgām vakcīnām. Bet ko nozīmē iztērēt? Viņi, kā teikt, iztērēt uz nākotni. Mums arī vēl, mūsu valsts ir parādā, vēl Pfizeram, ja es nemaldos, var kļūdīties, bet man liekas 10 miljoni. Ja? Mums vēl ir paredzēts iepirkt vakcīnas Pfizers. Ja? Un tad ir jautājums ir tāds. Kā mēs pamatosim savai sabiedrībai, ka mēs izmetam 10 miljoni, tad tur bija afēra, iepriekš bija afēra, šeit bija afēra, un šie 10 miljoni arī afēra, un mums nāks vakcīnas nekam nevajadzīgas, un kur mēs viņus liksim, ja? Un lūk, Eiropas Savienība nevelti ir izstrādājuši šo digitālo vakcinācijas vai digitālās vakcinācijas pases, ja? Iedeva līdz Latvijai miljonus viņu ieviešanai, tad iedeva līdzi. Mūsu valsts piešķīra, ja nemaldos, 86,000 ja, vakcinācijas popularizēšanai, un ko mēs redzam, kā pēc burvju mājiena mirst puisītes, sākās vakcinācijas propaganda, sākās cīņa pret vakcinācijas noliedzēju un tā tālāk, bet es jums šobrīd paskaidrošu. Atkal parādās doma par obligāto vakcināciju. Jā, obligāto, jā. Bet tā obligātā vakcinācija, tad atnākam atpakaļ, ko es jau teicu. Ja? Vienīgais, kas neizdevās Covid afērā, sasniegt nepieciešamo vakcinācijas aptveri. Saprot? Tad neizdevās. Tad tagad tiek labota šī kļūda. Un tiek mēģināts labot lūk ar to digitālo pasi vakcināšanu, kur, ja tev nebūs visas vakcīnas, tu iespējams nevarēsi iet veikalā iepirkties. Tu nevarēsi bankā veikt nekādas operācijas, tev bērni nevarēs iet uz skolu, uz bērnu dārzu, tu nevarēsi mācīties augstskolā, kā tas bija. Ja? Tad tas ir noziedzīgs grupējums, kas mērķiecīgi uzspiež kaut kādus noziedzīgus projektus. Mēs šobrīd nerunāsim par mērķiem, ja? Un nerunāsim par kaut kādām sazvērstības teorijām, bet mēs tālāk varam pieskarties, ja? Pieskarties, tālāk mēs varam pašām vakcīnām kā tādām, ja? Un parunāt par šo vakcīnu sekām, jo tas arī nav šīs diskusijas ar vakcīnas piekritējiem, kas pārstāv farmakoloģiskās kompānijas, kuras visus pētījumus ir veikušas pa naudu un pētījuši savējie kabatas zinātnieki, ja? Jo mēs redzam, ka šīs vakcīnas nemaz nav tik drošas, kā es runāju par Pfizeru. Ja? Ir bijušas vakcīnas, par ko viņi maksājuši miljardiem sodu naudas, ja? Kur pēc 15 gadiem ja? Ir atklāts, ja? Ka cilvēkiem ir pastiprināts slimo ar vēzi, mirst ar vēzi, citas slimības, onkoloģiskās tas jau ir vēzi, ja? Bet citas slimības, ja? Un šīs zāles tiek izņemtas no aprits ārā. Redz, tur jau ir tā lieta, es domāju, ka šī atklājuma ir pietiekami daudz, tikai, lai šī sistēma strādātu, šī atklājuma viss ir jānoslepeno. Nevar viņus laist publiski, jo pretējā gadījumā jau diezgan ātri visi aizdomātos. Jā, bet mēs redzam, ja kādā veidā, teiksim, ja nav novērtējums un nekas netika, teiksim, izdarīt
secinājumu Covid laikā par 2009.10. gada H1N1 vīrusu, ja mēs tagad neesam izdarījuši nekādus secinājumus par Covid, kur mēs acīm redzam, visur redzam, kas ir noticis un redzam šo lielo traģēdiju, un šos cilvēkus, kas staigā kā invalīdi un nespēja saņemt attiecīgo pakalpojumu, tad mums jāuzdod jautājums, vai vispār ir bijusi diskusija starp šiem vakcīnu piekritējiem un noliedzējiem. Tāda globāla diskusija, kur uzstājās zinātniskās konferencēs un katra puse sniedz pierādījumus. Es domāju, ka nav bijusi. Protams, ka nav. Tāpēc, ka nav izdevīga, viņi nevar nemaz tādu pieļaut. Pretēji gadījumā, jo to viņu viedokli ļoti ātri atspēkos to vakcīnu piekritēju viedokli. Tāpēc, ka pirmā puse cenšas noliegt otru un apkarot. Nevis vienkārši, bet apkarot. Otrai pusē tāda iespēja nav, jo nav ne līdzekļu, ne iespēja. Un tagad es parunāšu par tādām lietām, kas man bišķiņ tomēr satrauc, kā vienkārši cilvēku. Tad mēs runājam par vakcināciju, un runājam par to, ka ir pētījumi, ka vakcinācija ir palīdzējusi. Bet es tagad pastāstīšu pāris lietas, lai saprastu, kādas tad ir tās pretenzijas tiem kas ir antivakseri pret vakseriem. Pirmais jau jautājums, un, protams, ir tāds, kā cilvēks izdzīvoja līdz tam mirklim, kad sākās vakcinācija. Daudzi uzsver, tad bija liela mirstība. Nē, tie arī ir meli. Jā, bija ļoti liela mirstība bērniem. Bet bija arī liela dzimstība, kas arī ir svarīgi. Jā, pa 8, 10, 12 bērniem. Karaļiem pat un visiem pārējiem, Bet, ja tu sasniedz 16 gadu vecumu, tad izdzīvot līdz 100 un vairāk gadiem bija 95 un vairāk procenti. Kas nav šodien. Šodien mūsu dzīves ilgums, jau šādā vecumā tiek vērtēts ļoti zem līdz pat 65 vidējais gadu un tā tālāk. 70 tam līdzīgi. Nākošais. Tanī brīdī, kad ieviesa vakcināciju, tika ieviesta arī higiēna. Un mēs zinām, ka higiēna ir galvenā profilakse pret saslimšanām. Un tāpēc, daudzi mediķi vai profesori arī stāsta par to, ka nav pateikts, vai tas ir higiēnas nopelns vai vakcināciju nopelns, ka liela daļa slimību, ir samazinājušās vai izzudušas. Ja mēs pieņemsim tīfu, kur mēs zinām, ka pa utainiem tiek saukts kas? Krievi. Un es vienmēr saku tā, jūs ļoti kļūdaties, tāpēc, ka viduslaikos, un līdz pat jauniem laikiem, Krievijā bija ļoti augsta higiēnas kultūra. Ļoti augsta. Tur bija pirtis, viss. Ja cars izdeva savu meitu uz Eiropu, tad meita rakstīja vēstuli, tēt, kur tu man esi izdevusi, šeit viss smird un šeit viss staigā netīri. Bet Eiropā viduslaikos, pirtis bija likuma aizliegts. Tāpēc, ka utis, tas bija kaut kas ļoti cēls, viņas nesa sevi Jēzus asinis. Palasiet vēsturi. Aizbrauciet uz Rundāles muzeju, paskatieties, kā ģērbi un kādi aksesuāri bija tā laika mužniekiem. Parūks, lai slēpj šīs utis, smaržas, lai smirdoņu pārvēc un kasīgi, lai varētu kasīties pret utīm. Cilvēki pat spēlējās ar utīm, bet utis iznēsāja tīfu. Un vēdera tīvs pazuda tad, kad parādījās higiēna. Bet, ja mēs skatāmies par vakcīnām, tad kāpēc mums nestāsta par pētījumiem, saistībā ar gripas vakcīnām, ko pasaulē parādīja ļoti slavens profesors un epidemiologs, Krievu, bet tas nenozīmē, ka viņš... Tagad jau to nevienam vairs nevar stāstīt. Jā, bet viņš ir pasaules slavens, viņi visur klausās, Igors Gundarevs, un viņš parādīja pētījumus, ka tieši tad, kad ieviesa gripas vakcīnas, pēc īsa laika strauji pieauga vēzis. Un tur ir precīza korelācija, jo vairāk tu esi gripas vakcīnas saņēmis, jo vairāk šie cilvēki slimo ar vēzi un mirst. Tad mēs apkarojam vienu slimību, bet patiesībā izraisa tā vakcīna nākošo. Mēs runājam, paņemsim tuberkulozi, Mums visos ir tuberkuloze. Esam vakcinēti vai neesam. Tā ir sociāla slimība. Ja cilvēks vakcinēts pret tuberkulozi, pēkšņi nonāk sliktos sociālajos apstākļos, kā piemēram cietumā. Cietumniekam ir ļoti liels procents saslimstības ar tuberkulozi. Kāpēc vakcīna nepasargā? Un tā var piemērus no piemēriem minēt. Bet tas, kas man visvairāk satrauc un ar ko es iespējams gribētu arī nobeigt, jo nav vērts varbūt, tur līst vēl dziļāk iekšā, jo mēs redzam, ka tā sistēma ir
speciāli izveidoti, lai, teiksim, noturētu visu šos absurdos viedokļus sabiedrībā, ja? Ne tikai sabiedrībā, arī medicīnas studentos, jo viņi vispār neko nezina no vēstures. Viņi pat nezina, kas tā spāņu gripa. Tā vispār mūsu sabiedrības traģēdija, kad pēkšņi kaut kā, kāpēc neviens vēsturi nezina. Tu esi vēsturnieks. Jā, man tas liekas vienkārši tā kā nesaprotama sistēma, ka cilvēks nezina, kas ar viņu ir bijis, ja pirms tam. Jā. Kaut kā neloģiski. Bet lūk, ir, teiksim, tādas lietas, ja, uz kuriem medicīna nav atbildes. Ja? Nav atbildes. Un, pieņemsim, viena no tādām lietām ir autisms. Ja? Un ne tikai autisms, bet īstenībā tur, teiksim, ja mēs paskatītos, ja, šobrīd ir ļoti liels klāsts nezināmu slimību, kuri nezin, kā ārstēt, ja? Cilvēki mirst, tad mums nav šīs, teiksim, statistikas, ja? Vai viņi it kā ir, bet mēs viņu neesam tādā griezumā skatījušies, ja? Kas tad ir un cik daudz pieaudzis, ja? Pa šo pēdējiem gadiem, ja? 10 gadus, ja, kopš parādīsies, vai 100 gadus, ko parādīsies vakcinācija, kādas bīstamas slimības, un kāda šī proporcija, cik mirat, pieņemsim, savu laiku no polimelīta, ja? Un cik tagad mirst no citām slimībām. Vai kādas invaliditātes rodās, ja? Un, piemēram, šis autisms, ja? Viņš vienkārši ir trauksme, bet nezinu, kāpēc mūsu medicīna to nerunā. Ja mēs, teiksim, pasekojam līdz, kas notiek Amerikā, ja? Tad vēl 10 gadus atpakaļ bija viens no 166 dzimušais bērns autists. Viens no 166, a šodien tu zini, cik? Es nezinu. Viens no 36. ASV 330 miljoni iedzīvotāji. Bet vēsturiski, tā sāk domāt, ja mēs runājam par tādu, nezinu, 19. gadsimta vispār tāds autisms bija? Nezinu, es šobrīd informāciju... Man patiesībā liekas, ka nav dzirdēts. Bet iedomājies, kas notiks pēc brīža. Tad, ja autismu pieaugums gadā ir 11 līdz 17%. Ja? Jā, ir 11 līdz 17%. Un šobrīd jau ir 1 no 36. Par ko pārvērtīsies mūsu civilizācija? Par ko pārvērtīsies mūsu tauta? Iedomājamies, labi, visu cieņu, man tiešām asaras acīs, ka es skatījos mūsu paralimpiešus, ja, un tas, kas uzvarēja iejādēs, ja, 2 zelta medaļas, ja, neko negribu sliktu par viņu pateikt. Tiešām visu cieņu. Jā, viņš ir varonis. Bet jūs iedomājaties situāciju, ka pēc kaut kādiem gadiem 30 visi būs tādi. Un viņi vadīs jūsu medicīnu. Viņiem būs jābūt ķirurgiem, kas jūs operēs. Viņiem būs IT speciālistiem. Viņiem jābūt armijniekiem un visiem pāriem. Viņiem jau nebūs jābūt, bet iedomājies, cik daudz būs tie cilvēki, kuri faktiski dzīvē nespēs atrast sev nekādu piepildījumu. Pa lielam jau. Pārējai sabiedrībai viņas būs jāuztur. Tu nesaprati mani. Ja šodien 10 gadu laikos no 166 viens, tagad 36 viens un pieaugums ir 17%, pēc cik gadiem 100% dzims autisti, un tad šī paudze tālāk pārņems visu. Tā ir. Nu jā, bet viņi jau paši pa sevi lielākā daļa, diemžēl, nebūs spējīgi neko. Kas viņi zina? Nu, tad tas nozīmē, ka mēs... Ja viņi būs spējīgi, tad jau ļoti labi. Bet vienā brīdī viņiem būs pašiem jāsniedz sev visi šie pakalpojumi. Jo visi pārējie jau būs miruši. Ja? Un tad to arī mēs varētu uzskatīt par civilizētās sabiedrības beigām. Jā, un tagad stāstīt, ka vakcīnas ir drošas un mums vajag obligāto vakcināciju, lai nevis 1 no 36 mirtu, nevis mirtu, bet piedzimtu autismu, bet visi 100% piedzimtu. Ja? Mēs tagad skatāmies, ka no Covid sākuma, ja, būtībā ir visstraujākais demogrāfijas kritums. Šobrīd kritums Latvijā bērnu dzimstībā jau 25% sasniedz pēdējo 10 gadu laikā. Kas notiks tad vēl pēc 30 gadiem? Neviens vairs nedzims. Un te ir tas stāsts par to, kritums jau redz arī mākslīgi radīts ar to pašu visu LGBT propagandu un to, jo tas arī visu neķersimies tur klāt šobrīd. Neķersimies to klāt. Bet te ir stāstīts par to, ka tad, kad mēs runājām par tiem viduslaikiem un par šo dzimstību, ja, kas bija lielā, jā, lai piedzimtu bērns, vajag veselīgu sievieti un veselīgu vīrieti. Bet šodien mēs nevaram teikt, ka mūsu nācija ir vesela. Šodien vīrietis laikam vai sievieti 50
jo cik jau gadi, un viņš jau ir slims. Jā. Es domāju, ka daudz ātrāk tas nebūs 50. Un tagad ir 30. Tagad ir daudz ātrāk, jā. Un tad ir jāsaprot, ka, teiksim, mēs atgriežamies atpakaļ nedaudz pie Jurija Perevošķika un SPKC, kad, ja jūs neesat Saeimas deputāts, un starp citu šobrīd, ja es nemaldos, kā man teica daži deputāti, tomēr šī informācija gan par Covid, gan par citu ir noslepenota, un vairs ar šiem deputātu pieprasījumiem mēs klāt netiekam, ja? Tad šī informācijas slēpšana par saslimstības apmēriem, par slimībām, ar kādām saslimuši, mēs tikai saņemam mirstību, ja? Bet, ja mēs paskatītos pēdējo 10 gadu mirstību, ir tāda MOR 10 tabula, ja? Vietne MOR 10, mirstība no dažādām slimībām. Ja? Un mēs skatāmies, ka šis slimību, varētu teikt tā, kopējais apjoms, mirstība apjoms, ja? Nesamazinās. Viņš varbūt nepieaug, bet nesamazinās. Bet kur ir āķis? Šeit ir āķis divās vietās, pirmais. Bet mūsu populācija taču samazinās. Ja mēs paliekam mazāk, mirstība nesamazinās, tad mēs mirstam vairāk. Teorētiski tas sanāk, jā. Un otra lieta atkal ir statistika, kurai es valstī neuzticos. Arī vēlēšanu sakarā un tā tālāk. Mēs mēģinājām dabūt atbildes, ja, mums samelojās, ja. Tad cik tad mēs esam? Ja mēs to rēķinam, ka mūs stāsta, ka mēs esam 1,85 miljoni, ja, tad tā ir viena statistika. Bet ja mēs tiešām esam 1,5 vai 1,2, tad tas ir fantastisks pieaugums, kas ir noticis pēdējos gados mirstībā un saslimstībā. Un mēs pie šiem datiem netiekam klāt. Un tagad runāt par obligāto vakcināciju, ja mēs zinām kaut daļēji kādas sekas tas ir izraisījis. Ja? Jā, bet redz, tur jau atkal, ja mēs vēl tālāk paskatītos visu šo sistēmu un būsim reāli, ir jau arī tā lieta, ka varbūt kādam tiešām interesē ilgtermiņā šo zemi atbrīvot. Labi. Bet pastāv tāda iespēja, būsim reāli. Bet varbūt nerunāsim, teiksim, šajā brīdī, jo mums tomēr vajag koncentrēt sabiedrību uz to, ka tomēr ir jācīnās, ja mēs gribam izdzīvot. Jācīnās viennozīmīgi. Un te ir, teiksim, tā kā tāds piemērs, ja, atkal no Covid laika, ja cilvēki būtu vienojušies, bet es saprotu, es redzēju šos cilvēkus, kas no neprāta, no bailēm bija palikuši neprātīgi, ja? No bailēm no nāves, ka viņi mirs no šī vīrusa. Es neesmu vakcinējies, man ģimene nav vakcinējusies. Ja? Mēs vienkārši smejamies uz to visu. Ja? Es maskas necentos nesāt kā ēdu, teiksim, nemazgātus augļus tā ēdu. Ja? Un nekāda vaina nav imunitāte pats svarīgākā. Ja? Bet kāpēc šis režīms, šis noziedzīgais režīms varēja pakļaut sabiedrību? Tāpēc, ka sabiedrība nav vienota. Un mēs esam visādos veidos sašķelti. Gan politiskajās partijās, gan biedrībās, gan pēc valodas, pēc krāsas, pēc visu. Pēc garumiem un pēc tagad dažādiem dzimumiem un tā tālāk. Tas viss tiek darīts, lai mūs šķeltu. Ja cilvēki būtu bijuši vienoti un pateikuši visi, mēs nevakcinēsimies, nekas tāds nebūtu noticis. Bet šajā gadienā iedomājies, režīms varēja 64 cilvēkus no valsts pārvaldes, 64 000 no valsts pārvaldes atbrīvot. Un tad mēs vienkārši, ko redzam, cik uzpūsti valsts pārvalde. Jo atbrīvojot, un kāpēc viņi tika atbrīvoti? Ieklausies, lai nodrošinātu nepārtrauktību valsts pārvaldes darbā. Tad cilvēks... Viņš bija traucēji, kas sanāk šai sistēmā. Tad iznāk tā, ka es gribu novākt ražu, ja, rudenī. Man ir bail, ka tas cilvēks saslims, es viņu atlaižu no darba un kombains paliek bez strādnieka. Un tā viņš tur stāv. Ja arī tur viens kombains un 10 strādnieki. Nē, šeit ir, jā, vai man ir 10 strādnieki? Un viens kombains, ko visi vajag. Mēs redzam, vakar bija tāds sižets par Krieviju, ja, kur viņš bija sācies Covid laikā, kur tur arī laikam, teiksim, bija milzīgs šīs piemaksas. Un vienkārši slimnīca bija uzpūtuši štatus, salikuši visus savus radiniekus, draugus, paziņas iekšā. Un tur miljonus vai pat vēl vairāk, teiksim, zaguši, ja, un ko tikai nebija pirkuši, un tagad viņi visi tur ir arestēti. Ja. Es teikšu tā, ka mums valstī arī vajadzētu kaut ko līdzīgu, ja, lai mēs beidzot nonāktu līdz kaut kādai sapratnei, kas šeit notiek. Ja. Bet es šaubos, tāpēc, ka ne tikai
valsts bija pakļāvusi tajā laikā sev medicīnu, mediķus, ja? Bet sev pakļāva arī iekšlietu iestādes, drošības iestādes, un kas ir pats bīstamākais, arī tiesību sargāju, tas ir tieslietu sistēma, ja? Kurā praktiski nekādu iespēju nebija cilvēkam aizstāvēt savas tiesības un panākt godīgu tiesas spriedumu attiecībā pret valsts pārvaldi. Ja? Un mēs zinām tikai 2 gadījumus. Ja? Vienā gadījumā mani draugi, kuriem es biju palīdzējis ar visu, ar saviem kanāliem, ar juridiskiem pakalpojumiem un ar informāciju, viņi ir vienīgie, kas uzvarēja apgabalu tiesā. Ja? Tie 5 cilvēki labi nesaukšu iestādi, ja? Un Jūlijas Stepaņenko, kas uzvarēja Satversmes tiesā, ja? Par to, ka nepamatot bija atlaist no darba. Ja? Bet iedomājamies to, cik daudz tika nepamatot atlaist. Protams. Ja? Tā kā... Bet šajā visā lietot, kā tu redzi, kāda loma ir Valsts veselības inspekcijai? Valsts veselības inspekcija ir tā inspekcija, kas šobrīd dara, ko var, lai piesegtu Covid noziegumus, lai valstī nevajadzētu maksāt milzīgas summas šiem invalīdiem, šiem slimniekiem, kuri saņēmuši blaknes pēc vakcinācijas. Tas ir viņi. Es tev varu vienkārši vienu piemēru pievērst. Redz, tā kā tu saki, sanāk, tā tad viņi traucē cilvēkam saņemt kaut elementāru atlīdzību par to, ko sistēma viņam nodarīja. Bet tā ir sistēma. Es vienkārši pievedīšu, tur laikam tomēr nav veselības inspekcija, bet pārtiks veterinārijas dienests, ja? Kā viņš apmēram darbojās. Ja? Cik reiz nav bijuši tādi gadījumi, ka inspekcija ierodās, dienests ierodās, ja? Teiksim, kaut kādā bērnudārzā skolā, veic pārbaudu, visu dokumentāciju, visu, kas ir iegādāts, viss ir kārtībā. Ja? Un pēc dažām dienām, burtiski pēc dažām dienām, tā skola ir iepirkusi kaut kādas olas ar salmonellozi, ja? Un bērni ir inficējušies, saslimuši. Ja? Uzreiz uzrodās atpakaļ šī paša kontrolējušā iestāde, ja? Un pēkšņi izrādās, viss ir nepareizi. Kā tas tā? Tad kura kļūda? Kuram jānes atbildība? Ne jau skolai, bet šai kontrolējušai iestādē. Ja? Tāpēc viņas arī ieliktas tā, lai jebkura biedrība, vispār, jebkura šāda inspekcija, viņa kā ir blīvīte, ja? Kas palīdz noturēties pie varas šim režīmam un pastrādāt savus noziegumus. Mēs redzam, ir izglītības arotbiedrības, ir policijas arotbiedrības, ir veselības arotbiedrības, ārstu arotbiedrības. Ja? Vai kādreiz kāda no šīm arotbiedrībām ir kaut ko panākusi fundamentāli? Domāju, ka nē. Viņi visi ir nomierināti sākotnējā stadijā. Ja? Un kam kalpo, teiksim, visādi uzņēmumu arotbiedrības? Tad visi vadošie darbinieki vai arotbiedrību darbinieki tiek piebaroti ar milzīgām piemaksām, lai viņi pievērtu acis uz pārvaldes, vadības noziegumiem un zādzībām. Un ja mēs skatāmies, kas ir visļaunākais šajā valstī šodien, ja? Tad visļaunākais ir valsts nozagšana. Jo viņi notiek absolūti visās jomās. Vai tā būtu satiksme, vai tā būtu aizsardzība, vai tā būtu drošība, vai tā būtu veselība. Visur, kur mēs skatāmies, ja man saka, mēs loģiski tērējam naudu, es brīnos, tur nav nekāda loģika, nekur. Aizsardzībā tēriņi nav loģiski, Air Baltica nav loģisks, Rail Baltica vēl mazāk. Jo, ja mēs pieņemsim Rail Baltica neloģiku, ja, tad, ja mēs zinām, es te mēģināju atrast, ja, teiksim, caur Google, cik tā katru gadu šobrīd dotē valsts Latvijas dzelzceļu. Ja. Pēdējais, ko es dzirdēju, bija 40 miljoni. Un tagad iedomājamies, ka tā ir tā pati sistēma ar 40 miljonu deficītu, ja, kurai tiek uzbūvēta jauna infrastruktūra par 12 miljardiem. Bet cerība, ka viņi varētu kaut kā atpildīt. Paga. Kāda cerība? Tad šī sistēma strādā ar 40 miljoniem deficītu. Un tiek uzbūvēta jauna infrastruktūra, ja? Zelta ceļš par 12 miljardiem. Tad cik valstī būs jāmaksā dotācijas pēc tam? Un kāda ir vispār iespēja, cik mīnus 0,0%, kad viņi vispār varētu viņu atbildīt? Bet es taču tev saku, ja? Nekas taču nemainās. Nekas nemainās.
Tātad, ja tu gribi kaut kam atņemt, nu, teiksim, nopelnīt, tu citam atņemsi, ja? Takši ved uz lidlauku, ja? Tagad ar vilcienu no Salaspils. Visi brauks uz Salaspili, lai no turienes braukt uz lidlauku. Nu, muļķības taču, ja? Tas tā kā vienkārši piemērs, ja? Līdz kādiem absurdiem. Es varu kaut teiksim, otru piemēru, teiksim, pievest to pašu kā Ukrainā, ja? Līdz 22. gadam Ukrainas aizsardzībā tika ieguldīts 140 miljardi. 140 miljardi Ukrainas aizsardzībā. Viņi tika gatavota karam, un karš sākās. Papildus apmēram vēl 200 miljardi ieguldīja. Ja? Ieguldīja. Kāds ir rezultāts? Ja? Labi, nerunāsim. Rezultāts ir tāds, kā viņš ir, jo karš ir ilgi. Tagad mums stāsta, bruņojieties, lai mēs varētu stāties pretī agresoram. 140 miljardi nocietinājuma līnijas, mēs rokām grāvis, un mūsu militārais budžets ir 1,3 miljardi, no kura lielāko daļu mēs atdodam arī Ukrainai. Ja? Tad praktiski viss, ko mēs darām, tas ir absurds. 140 miljardu un 1,3. Cik gadi mums vajag, lai sasniegtu kaut vai Ukrainas līmeni? Mūsu maza valstiņa, tā ir liela valstiņa, robeža, ja, teiksim kāda. Tas nozīmē, ka viss tiek darīts tikai viena iemesla dēļ – nozakt valsti. Aizņēmumi šie miljardi, tēriņi šie miljardi, viss nepamatotais, viss absurdais, tā ir mūsu valsts nozagšana. Jā, un tad, kad nozog mūsu valsti, iespējams, ko šajā valstī, ko tu teici, nav vajadzīgi arī cilvēki, ja? Tad viņus viens veids novilināt karā, tālāk lēnā nāvē, kurā viņi paši nepamana, ja? Ar veselības sistēmas un medicīnas aprūpes palīdzību. Un trešais variants, ja? Pārvēršot viņus pa visdažādiem genderiem, suņiem, kaķiem, cūkām un zirgiem un vēl kaut ko, ja? Kas būtībā arī ir. Kur viņi pārstāja vairoties, ja? Nu, lūk, varbūt uz to mēs arī beidzam šo diskusiju. Nē, tur jau redz tā lieta ir, un visas šīs lietas, kā tu saki, šī valsts nozagšana, viņi jau redz, kas notiek sabiedrība. Sabiedrība tās tūlīt mums te bruks iekšā, ir jābruņojās, pret viņiem jācīnās, vajag nojaukt kaut kādas pieminekļus, ja, vajag nomainīt ielu nosaukums, ja, un ar to sabiedrība šo informāciju pat panorā viņiem liek. Viņi tam tic, un tā arī dara. Līdz ar to nepamana lielo lietu, kas notiek. Un pa lielam te jau viss ir strauji iet uz beigām. Un varbūt tomēr nobeigumā es beigšu ar vienu citu lietu, lai jūs saprastu tomēr, ka tiek pastrādāts noziegums, ja? Jo tad, kad mēs atceramies to Marinu Karnatovsku, ja, kas bija felšerīte arī laikam Gaļasarā, ja, kur iznāca ar paziņojumu publisku, ja, ka ārsti Covid laikā nogalina savus pacientus. Kas toreiz notika? Tāpat kā pret metni ārsti vērsās. Ja. Ārsti apsūdzēja šo felšerīti. Ja. Pret viņu tika ierosināta krimināla lieta. Ja. Es nezinu, vai viņi apcietināja toreiz. Apcietināja arī, jā, apcietināja arī. Bet svarīgi cits fakts, ka tiesa viņu attaisnoja. Un ja tiesa viņu attaisnoja, tad felšerītei bija 100% taisnība, ka ārsti pildot Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas nogalināja Latvijas cilvēkus. Un tas ir nenoliedzams fakts, pildot noziedzīgas organizācijas un noziedzīgas vadlīnijas, strādājot bez apdoma. Lūk, un tas ir pats bīstamākais. Un tas ir tas, no kā es gribu, teiksim, pasargāt visus klausītājus un domāt, kā rīkoties tālāk, lai jūsu dzīvība, jūsu bērnu dzīvība, mazbērnu dzīvība un veselība netiktu apdraudēta. Nu, paldies par uzmanību. Nu jā, no savas puses droši no savas puses droši man uzreiz nāk vēl prātā piebilst par visiem šiem ārstiem, par visiem šiem cilvēkiem, kuri atbalstīja Covid afēru, atbalstīja vakcināciju un visas tam līdzīgas lietas, ja? Kuru rīcības rezultātā gāja bojā tik daudz cilvēku, tik daudz dzīves, tik sakropļotas un iznīcināts. Kas tiek slēpts. Jā. Vai šie cilvēki tomēr agri vai vēlu nebūtu jātiesā par valsts nodevību un par tīšu apzinātu cilvēku slepkavību? Jo savādāk to nevar nosaukt. Aiz neuzmanības, varbūt aiz neuzmanības.
varbūt neiedomājās, bet tomēr ļoti daudz cilvēku ir gājuši bojā jūsu rīcības rezultātā. Tagad mēs varētu teikt, zinām, ko gļēvs cilvēks var izdarīt. Gļēvs cilvēks bez mugurkaula, sistēma bez mugurkaula, ja? Gļēvs sistēma, ja? Tā ir visnoziedzīgākā sistēma. Un te ir tā kā karā, ja? Mēs šāvām visus, tāpēc, ka mums pavēlēja. Nu, jā. Tas ir ļoti precīzi. Kaut ja mēs paņemam atpakaļ 40 gadus daibu kuru, kaut vai skatīsimies žīdu ķeršanu. Ja? Tas būtu pilnīgi identiska situācija. Tad taisam citu tematu šobrīd, ja? Jo tas šeit ir vesela virkne tematu, ja, par ko mēs varam runāt, ja? Bet, beidzam. Labi, paldies visiem, kas skatījās. Čau visiem. Edgars Dārznieks un Jānis Dzens, apvienība Jaunatvieši.